Godātā Lietuvas Saeimas priekšsēdētājas kundze, man ir tiešām patiesas prieks sveikt jūs un jūsu vadīto delegāciju Latvijas Republikas Saeimā. Man ir tiešām prieks un gandarījums, ka tiek turpināta tā tradīcija, kas ir iedibināta jau dažus gadus atpakaļ, ka pēc ievēlēšanas amatā gan Lietuvas, gan Latvijas parlamenta priekšsēdētājs savā pirmajā divpusējā vizītē dodas pie savas kaimiņu tautas, pie tās tautas, ar kur ir vissenākās vēsturiskās attiecības, ar kur ir vistuvākās arī valoda attiecības un uz to valsti, kurā dzīvo cilvēki, ar kur mūs saista tiešām ļoti jau senas gan kultūras, gan vēstures saknes. Paldies tiešām, ka jūs savā pirmajā bilaterālajā vizītē Latvijā. Labdien! Sākam preses brīfingu par godu Lietuvas Saeimas priekšsēdētājas Irenes Degutienes vizītei Latvijā darba valodas latviešu, kā pirmiem vārdu Saeimas priekšsēdētājiem Gundaram Daudzim. Jā, labdien! Man ir tiešām patiesas prieks uzņemt Latvijas Republikas Saeimā Lietuvas Saeimas priekšsēdētāju Irenu Degutienes kundzi. Labai malonu, kad buvo galima šiandien priimti Lietuvos Seimo pirmininkę, ponią Degutienę. Un jau tradicionāli šī ir pirmā bilaterālā vizīte pēc stāšanās amatā. Lietuvas Saeimas priekšsēdētājiem ir uz Latviju un Latvijas Saeimas priekšsēdētājiem uz Lietuvu. Man prieks, ka šī tradīcija tiek turpināta. Neskatoties uz ekonomisko krīzi, mūsu valsts ekonomiskās attiecības ir ļoti aktīvas. Mums ir arī vienādas pozīcijas attiecībā uz nepieciešamību nodrošināt Baltijas valstu enerģētisko neatkarību. Aš tikrai norėčiau pasveikinti visus Latvijos žmonės, kadangi pirmą kartą lankausi Latvijos Seime, Latvijos Seimo pirmininko kvietimu. Es tiešām gribētu apsveikt visus Latvijas cilvēkus, jo esmu ieradusies Latvijas Seimā pirmo reizi pēc Latvijas Saeimas priekšsēdētāja ielūguma. Iš tiesų mūsų kraštai ir mūsų tautos yra labai panašios. Un patiesi mūsu valstis un mūsu cilvēki ir ļoti līdzīgi. Turim seną mūsų istoriją, kuri buvo kartais ir linksma, bet kartais buvo ir skaudi. Un mums ir kopīga šī vēsture, kas brīžam ir bijusi jauka, bet brīžam ļoti skumja. Šiandieną irgi tiek Latvija, tiek Lietuva išgyvena ekonominį sunkmetį. Un pašlaik gan Latvija, gan Lietuva pārdzīvo ekonomiskas grūtības. Tačiau aš manau, kad nuo visų mūsų pastangų, tai yra ir nuo visų piliečių, tiek Latvijos, tiek Lietuvos, tiek nuo politikų, priklauso, kokie mes išeisime po šios krizės. Un no tā, no mūsu pašu iedzīvotājiem, gan no Lietuvas un Latvijas pilsoņiem, gan no politiķiem, ir atkarīgs tas, kādi mēs iziesim no šīs krīzes. Sustiprėję ir pasimokę iš savo klaidų, ar pasimetę ir toliau nebežinantis, kaip gyventi. Vai mēs iznāksim stiprāk un mācījušies no savām kļūdām, vai mēs būsim tādi apjukuši un nezināsim, ko tālāk darīt. Bet aš tvirtai tikiu, kad mes esam visi išmintingi. Sunkmetis ateina, sunkmetis praeis, tai iš tikrųjų ne karo metas. Gal šiandieną yra ir sunkiau, ir ypatingai tie žmonės, kurie gyvena sudėtingiau, yra sudėtingesnės socialinės padėties,
bet visi kartu tikrai tiek Lietuvoje, tiek Latvijoje, manau, kad galime išeiti iš šitos situacijos ir po to su palengvėjimu pasakyti, krizė pasibaigė. Un tomēr krīze atnāk un krīze aiziet, krīze nav karš. Un neskatoties uz to, ka daudziem cilvēkiem, varbūt tiešām tiem, kuriem ekonomiskā situācija ir grūtāka, šis brīdis ir ļoti smags, tomēr domāju, ka pēc šīs krīzes, no šīs krīzes var iziet un pēc šīs krīzes varētu no tā daudz mācīties.